Šodien paviesosimies politiskajā virtuvē un iemācīsimies, kā ne no kā uzcept kaut ko. Augusta beigās Saeimas deputāts Aleksejs Rosņikovs Telegram kanālā ievietoja bildi, kurā sarunājas ar manu kolēģi Ingu Spriņģi. Viņš raksta, ka Inga ir valdības rupors, bet viņš viņu ir saticis Daugavpilī, un, kā viņš saka, Ingai ir atvērušās acis, un, kā var noprast, Inga esot viņa pusē. Tāds trekns pīrāgs, bet kā tas tapa, recepte ir ļoti vienkārša. ReBaltica Daugavpilī atver mobilo redakciju. Vienā no dienām atnāk ciemos Rosņikovs, viņai Inga aprunājas, tas tiek iemūžināts fotogrāfijā, un tad jau laiks cept. Jāsāk ar eļļas piešaušanu, jānozākā žurnālists par sistēmas vergu un jāsaka, ka viņš ir vainīgs pie visām nelaimēm. Bet tā vajag darīt tikai internetā. Teikt, ka dzīvē sarunājies visai pieklājīgi nevajag. Vajag laicīgi pateikt, es tur biju. Jo Facebookā sanāk, ka viņš to nodrošinās. Jā, gan pats noteikti, jā. Labi, Noteikti. labi. Un tad, ņemot vērā, ka neviens jau nezina, par ko bija saruna, vajag teikt, ka Inga ir tavā pusē. Tas nekas, ka sarunā nekas par to neliecināja. Tas ir tagad tās problēmas, par ko jūs iestājaties. Ja mēs runājam, teiksim, par partijas vērtībām, ja mēs uz dotu momentu katru dienu esam spiesti risināt tās problēmas, ko mums atstāja valdība. Un es nedomāju, ka uzturēšanas atļaujas ir vienīga problēma, kas būs. Ja? Te elektroenerģija, veikalu cenās, ja? Banku... Tur jūs tā populistiski arī to visu. Par ko tieši? Par elektroenerģijas cenām. Ja mēs runājam, vēlreiz atgriezīšos pie tā, ka populisms mūsu laikos ir pareizā lieta, tikai Latvijā viss saka. Tāpēc, ka populists ir politiķis, kurš dara lietas, kas ir populāras starp sabiedrību, nevis to, ko viņš grib visiem uzspiest virsū. Žurnālisti nevis kādu apkalpo, bet cenšas noskaidrot patiesību. Nevajag ēst visu, ko tev cenšas iebarot. Paldies jums, jā. Paldies jums. Čau. Bet kā tad mums gāja Daugavpilī, skaties mūsu dokumentālajā seriālā Šķelšanās TV3.